Ja mēs paskatāmies tādā senākā vēsturē, tad būtiski saprast to, ka aģentūra, arī kāda šobrīd ir Kuldīgas kultūras centrs, šo statusu ieguva jau laikā, kad mēs šeit bijām kā Kuldīgas pilsētas pašvaldība. Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešama šī vienotā plānošana un tāda satura veidošana. Visa jēzga, latviski sakot, sākās no tā, ka mēs nesarunājamies. Un to, kas tagad notiek šeit ar kultūru, mani rada lielas bažas. Tehnikas izmantošana. Kas notiek ar tehniku, ja viņa sāk iet pa rokām? Viņa tiek zaudēta, jo jābūt ir vienam saimniekam, jebkurai lietai, mantai viens saimnieks. Mums katram ir tiesības domāt tieši to, ko mēs domājam. Vai mums patīk šis, vai mums patīk tas. Mums ir jāveic pēc katriem šiem svētkiem tiešām aptaujas, analīzes, jānāk kopā tai grupai, kas to visu dara, jāskatās, kā mēs varam nākošgad, ko mēs atkal varam saglabāt, ko mēs varam pamainīt, kas mums būtu jāiekļauj, lai mēs sadzirdam. Es gribu saprast, kur ir tas šķirklis, kad kāds cits ārpakalpojums atnāk uz manu pilsētu Grigaļa izskatā un vada pilsētā lido zivis, un kāpēc mans Grīnvalds nestāv tur un nerunā? Jo es saprotu, ka tas cilvēks maksā vismaz 4 reizes dārgāk. Vai Kuldīgas galvenajā bibliotekā? Vai jūs jūtat atšķirību aģentūra vai iestāde? Kolektīvi un vadītāji abi, es varu tikai uzteikt, strādā patiešām brīnišķīgi, tieši tāpat kā Skrunas kultūras nams un Inta Burnevica savā namā. Mēs pārveidojam strukturāli. Pārstāvu tos visus, kas ir parakstījuši kopīgo vēstuli. Piedāvātā struktūra, kā lai pasaka, tas ir viens hauss. Ja, jo tur ir salikti klucīšu dēļ, jo pats galvenais jautājums, kāpēc tas tiek darīts tik un tā, neizpelda. Ja par estrādi, jā, protams, tā ir mūsu pārziņā, bet mēs jau pašā sākumā pateicām, jau gada sākumā, ka mums budžetā naudas tam ir 0. Mums kaut ko paņēma nost, nepaskaidrojot, un mēs turpinām savus mazos pasākumiņus taisīt, bet lielos ne. Lido zivis rīkoja turisma attīstības centrs, vietējie kolēģi, nebija mans lēmums, to es nenorādīju. Hercoga Jākaba tirgu, Vecpilsētas svētkos un visos ziemas notikumos mēs iesaistīsim pilnīgi visas iestādes, kas bija šajā. Un par Kristu Vindec kā saldinieci runājot, bija atklāts konkurss, es pieteicos, un šobrīd ir tik daudz darba, ka skatos, vai nevajadzētu nopirkt Kuldīgā dzīvokli, jo Inta Burnevica tāpat izdarīja pirms 30 gadiem. Viņa arī nebija kuldīgsniece. Ir jārunā atklāt, kas ir tas, kas man nav pieņemams, kas ir tas, kas otrai pusē nav pieņemams, un vienkārši ir jāmeklē veids, kā stāvēt pāri kaut kādām, varbūt, vēsturiskiem atgadījumiem vai domstarpībām.